ka tāds neliels atgādinājums priekšējā darbu rezultātu, cik ļoti tas ir to vērts. Tad, kad es vispār sāku ar sevi strādāt, man viena no tām lietām, kas man bija ļoti svarīga, bija labi justies un laimīgi justies, jo es jūtos drausmīgi visās savās jomās, emocionāli, fiziski, garīgi, visos plānos, un tad es jūtos vāja, nevajadzīga, nevērtīga, nenozīmīga. Un tā tālāk, jā. Un beigt iekšējā darbu, un sākumā bija ļoti grūti, tas starp citam cilvēkam ir vieglāk, citam ir grūtāk, viennozīmīgi. Bet tas, kā es tagad jūtos, tas ir kaut kas pilnīgi nesalīdzināms. Tas ir tik labi un tik kaifīgi. Es vispār nezināju, ka tā var justies. Es gribēju sajusties laimīgi, bet es nezināju, ka es varēšu kādreiz justies tik ļoti labi, kā es jūtos tagad. Protams, joprojām es ar sevi strādāju, un joprojām ir dažādi posmi, dažādas sajūtas. Piemēram, man aizvakar atnāca milzīgi superīga atklāsme, jēs izgāja, saslēdzās kaut kāds slēdzīši visā ķermenī, visās sistēmās. Un aizvakar, ja, tad vakardien, tad man bija tīrīšanās emocionālā, bet tas vēl viena superīga lieta ir tad, kad iepazīst iekšējā darba posmus, tās transformācijas posmus un atbrīvošanās, tad tu saproti, es sapratu, šitā ir tīrīšanās, es emocionāli tur jūtos diezgan draņķīgi, tad ceļās tās emocijas, un es zinu, ka tā ir tīrīšanās. Un tas ir tāds, tad attīrās, protams, man ir instrumenti, zinu, ko kurā brīdī darīt, un tad pēc tam, kad tā tīrīšanās ir notikusi, tā sajūta ir fantastiska. Un ar laiku tas, protams, notiek daudz ātrāk, tas ir vieglāk, mēs iepazīstam šos posmus, un tas rezultāts ir fantastisks. Es pilnīgi 100% varu pateikt, ka tas ir bijis katras minūtes, sekundes, katras tās naudas vērts, ko es esmu tajā visā ieguldījusi, katra tā laika, un arī, protams, visu to fizisko pārmaiņu dzīvē, ko es esmu mainījusi vērts. Lūk. Iedrošinājums, uzmundrinājums, meitenes, tas ir to vērts, to nevar vārdos vienkārši izteikt, to var tikai sajust, un tas, ka to sajūta ir tāds, wow, super, kolosāli, yes! Čau, tu esi to vērta, lai tu justos labi, tas ir tik ļoti svarīgi tev pašai priekš sevis, un tad, starp citu, arī tās visas lietas no ārpasaules nāk daudz labāk un daudz vieglāk, un komunikācija ir savādāk ar mīļajiem, un mēs viņus redzam savādāk. Un tad tie brīnumi dzīvē notiek arvien vairāk un arvien vairāk. Tas, ko mēs kārojam, sapņi, visas tās lietas piepildās un notiek arvien ātrāk un vairāk. Tā kā lai tev veicās, lai tev superīgi, samīļoju tevi, zini, ka tu esi super mīļa forša, un tu noteikti esi vērtība. Tā.